Es esmu neiroķirurgs Raimonds Miķjanskis, un šodien es jums pastāstīšu par moja slimību. Moja ir reta progresējoša problēma, kura izraisa galvaskausa pamatnesošu artēriju un tieši iekšējo miega artēriju pakāpenisku sašaurināšanos. Šī sašaurināšanās izraisa sliktāku smadzeņu apasiņošanu, un tas liek organismam izveidot tādu sīku, trauslu artēriju tīklojumu. Šis sīkais trauslais artēriju tīklojums asinsvadu izmeklējumos, angiogrāfijas izmeklējumos izskatās kā dūmu mākonis, un no šī arī radies japāņu valodā šīs slimības nosaukums moja. Moja slimība ir izplatītāka Austrumāzijas populācijās. Visbiežāk mēs to diagnosticējam 30 līdz 40 gadus veciem pacientiem. Šie pacienti lielākoties iestājas slimnīcā ar jau kaut kādām šīs slimības izpausmēm, kas visbiežāk ir insults vai insultam līdzīgas pazīmes, jeb tranzitoras išēmiskas liekmes, jeb daži pacienti to sauc par mini-insultiem vai mikroinsultiem. Tātad kādas mēdz būt šīs slimības izpausmes? Galvas sāpes, insultam līdzīgi simptomi, vājums ekstremitātēs vienā pusē lielākoties. Tā var būt arī epilepsija, runas traucējumi, atmiņas pasliktināšanās. Kā atklāj šo problēmu? Ja pacients iestājas slimnīcā neatliekami, piemēram, ar ātro palīdzību, tad, protams, viņam sākotnēji tiek veikta datortomogrāfija. Ja datortomogrāfijā dažreiz, kad ir šīs tranzitorās išēmiskās liekmes, insultu noformējušos var arī neredzēt, bet veicot datortomogrāfijas angiogrāfijas izmeklējumu, jau var šo slimību konstatēt. Diagnozes apstiprināšanai vienmēr izmanto digitālās subtrakcijas angiogrāfiju, kas ir ļoti specifisks izmeklējums, un to arī mūsdienās uzskata par zelta standartu šīs slimības diagnostikā. Tas arī palīdz plānot turpmāko ārstēšanu. Moja slimības gadījumā pacientam var tikt novēroti dažādi insulta veidi. Tas var būt išēmisks insults, tas var būt hemorāģisks insults, jeb asins izplūdums, jeb sāsiņojums smadzenēs, un tas var būt subarachnoidāls sāsiņojums, jeb sāsiņojums starp smadzeņu apvalkiem un smadzeņu virsmu. Simptomātiskas moja slimības gadījumā, jeb tādos gadījumos, kad pacientam ir šīs slimības izpausmes, šī slimība noteikti ir jāārstē, jo tas būtiski ļauj samazināt insulta risku turpmākās dzīves laikā. Un jaunākie pētījumi rāda, ka tas riska samazinājums ir ļoti būtisks. No 65% insulta varbūtības nākamajos 5 gados līdz 17% operētiem pacientiem. Pēc būtības šī operācija tiek veikta, lai mēs varētu nodrošināt labāku smadzeņu apasiņošanu, bet šo slimību ar šo operāciju izārstēt nav iespējams. Un neskatoties uz ārstēšanu, tad insulta risks tāpat pacientam saglabājas, bet tas ir būtiski mazāks nekā tad, ja neveic operāciju. Es šodien pastāstīšu, kā šīs operācijas tiek veiktas pieaugušajiem pacientiem. Tad pirms operācijas mēs iezīmējam virspusējo deniņu artēriju, kuru jūs varat sataustīt pašu sev pulsu šeit pie auss, apmēram centimetru no auss gliemežnīcas. Šī artērija tālāk dalās
pieres un paura zaros. Jo pirms operācijas mēs izvērtējam, kurš būs labāks donora artērijas kandidāts. Šo artēriju mēs parasti iezīmējam ar speciālu aparatūru, kas ir neironu navigācija, kurā pirms tam mēs ielādējam šīs te datortomogrāfijas, angiogrāfijas attēlus. Pēc tam, kad šīs artērijas uz ādas tiek uzzīmētas, operācija māsa sagatavo operācijas lauku, un tad tiek veikts ādas un zemādas grieziens pa šīs artērijas gaitu. Donora artērijas diametrs moja slimības gadījumā arī nav liels. Par donoru artēriju tātad mēs saucam to asinsvadu, kuru mēs piešujam pie smadzeņu artērijas. Un tā šajā gadījumā visbiežāk ir virspusējā deniņu artērija. Tās artērijas diametrs tātad lielākoties arī ir diezgan neliels, apmēram 1 līdz 2 mm. Bet vislielākās problēmas moja slimības gadījumā ir ar šo te recipienta, jeb artēriju, pie kuras mēs piešujam donoru artēriju. Un nereti tās artērijas diametrs beidz būt mazāks par 1 mm. Piemēram, šajā gadījumā tas ir apmēram 0,7 mm. Šie asinsvadi tiek sašūti savā starpā ar ļoti smalku diegu, kurš ir daudz smalkāks par matu. Šajā gadījumā, lai sašūtu šo anastomozi, bija jāuzliek 17 šuves. Pēc anastomozes izveides, lai pierādītu tās caurlaidību, tiek veikts specifisks izmeklējums operācijas laikā, tiek veikta intraoperatīva, tā saucamā intraoperatīva angiogrāfija, kuru mēs veicam caur operāciju mikroskopu. Pirms tam pacientam veinā ievadot speciālu kontrastvielu. Un šeit ir redzams donora asinsvads visā garumā un ļoti labs šis asinsvadu savienojums, jeb anastomoze, un ļoti laba arī smadzeņu garozes kontrastēšanās. Un šobrīd ir pilnīgi droši pabeigt operāciju, jo šī anastomoze strādā. Šīs operācijas rezultāti mēdz būt dažādi un noteikti ir atkarīgi arī jau no pacienta sākotnējā stāvokļa, pārciestiem insultiem un tā tālāk. Nereti uzlabošanās mēdz būt tūlītēja un pacientiem dažu dienu laikā var pazust būtiskas slimības izpausmes, kuras viņiem ir traucējušas pilnvērtīgi dzīvot, piemēram, runas traucējumi vai kustību traucējumi ekstremitātēs.